lasījums no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas. Un notikās, kad Jēzus visus šos vārdus bija pabeidzis, tad viņš uz saviem mācekļiem sacīja: Jūs zināt, ka pēc 2 dienām būs Pesahs, un cilvēka dēls taps nodots, ka tas taptu krustā sists. Tad sapulcējās augstie priesteļi un rakstu mācītāji un ļaužu vecai augstā priesteļa namā, kam vārds bija Kajafa, un tie sarunājās, kā tie Jēzu ar viltu dabūtu rokā un nokautu. Bet tie sacīja: tikai ne uz svētkiem, lai ļaudīs neceļas dumpis. Un kad Jēzus bija Betānijā, spitālīgā Sīmaņa namā, tad viena sieva pie tā piegāja, tai bija akmens trauciņš ar ļoti dārgu svaidāmo eļļu, un tā lēja to uz viņa galvas, tam pie galda sēžot. Kad mācekļi to redzēja, tad tie apskaitās un sacīja: kā labad šī izšķērdēšana, jo šo eļļu varēja dārgi pārdot un izdalīt nabagiem. Bet Jēzus to nomanījis uz tiem sacīja: kam jūs šo sievu apgrūtināt, jo tā labu darbu pie manis darījusi? Jo nabagi ir arvien pie jums, bet es neesmu arvien pie jums, jo izliedama šo smaržīgo eļļu pār manu miesu, tā to darījusi tādēļ, ka man būs tapt apraktam. Patiesi es jums saku, kur vien visā pasaulē šo labo vēsti sludinās, tur arī sacīs, ko šī ir darījusi viņai par piemiņu. Tad viens no 12, kas tapa saukts par Jūdu Iskariotu, pie augstiem priesteļiem nogājis, sacīja: ko jūs man gribat dot, tad es jums viņu nodošu. Tie tam iedeva 30 sudraba gabalus, un no tā brīža tas meklēja izdevīgu laiku, ka viņu nodotu. Bet pirmajā neraudzētās maizes dienā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja uz viņu: kur tu gribi, lai mēs tev sataisām Pesaha jēru ēst? Bet viņš sacīja: ejiet pilsētā pie kāda vīra un sakiet tam: mācītājs saka, mans laiks ir tuvu klāt, es turēšu pie tevis Pesahu ar saviem mācekļiem. Un mācekļi darīja, kā Jēzus tiem bija pavēlējis, un sataisīja Pesaha jēru. Un kad vakars metās, viņš apsēdās ar 12 mācekļiem un sacīja uz tiem ēdot: patiesi es jums saku, viens no jums mani nodos. Un tie ļoti noskuma, un ik viens no tiem iesāka uz viņu sacīt: kungs, vai es tas esmu? Bet viņš atbildēja un sacīja: tas, kas ar mani savu roku mērc bļodā, tas mani nodos. Cilvēka dēls gan tā aiziet, kā par viņu rakstīts, bet ak vai tam cilvēkam, caur ko cilvēka dēls top nodots. Tam būtu labāk, ka tas nemaz nebūtu dzimis. Bet Jūda, kas viņu nodeva, atbildēja un sacīja: vai es tas esmu, rabbi? Viņš uz to sacīja: tu to saki. Ceturtā Mūzes grāmata, 35. un 36. nodaļa. Un tas kungs Jahve runāja uz Mozu, Moāba klajumos, pie Jordānas pret Jēriku, un sacīja: pavēli Izraēla bērniem, lai tie no savas iemantojamās daļas dod pilsētas levītiem, kur dzīvot, un lai tie dod levītiem arī apgabals ārā ap viņu pilsētām. Un pilsētas tiem būs, lai tie tur dzīvo, bet apgabali, lai ir viņu lieliem un sīkiem lopiem un visiem viņu ganāmiem pulkiem. Un pilsētu apgabali, ko jūs levītiem dosit, lai ir no pilsētas mūriem uz āru 1000 olektis uz visām pusēm. Un jums būs mērot pilsētas āra pusē pret austrumiem 2000 olektis, un pret dienvidiem 2000 olektis, un pret rietumiem 2000 olektis, un pret ziemeļiem 2000 olektis, ka pilsēta ir vidū. Šie būs viņiem pilsētu apgabali. Un pilsētu starpā, ko jūs dosit levītiem, lai ir 6 glābšanas pilsētas, kas jums jādod, ka nokāvējs uz turieni bēg, un pie tām klāt viņiem būs dot vēl 42 pilsētas. Visas pilsētas, ko jūs dosit levītiem, lai ir 48 pilsētas, līdz ar to apgabaliem. Un no pilsētām, ko jūs dosit no Izraēla bērnu daļas, jums būs ņemt daudz no tiem, kam ir daudz, un maz no tiem, kam ir maz. Ikvienam no savām pilsētām būs dot levītiem
pēc savas daļas, ko tas mantojis. Un tas kungs Jahve runāja uz Mozu un sacīja: Runā uz Izraēla bērniem un saki tiem, kad jūs iesit pāri Jordānu uz Kanāna zemi, tad jums būs iecelti pilsētas, kas jums lai ir par glābšanas pilsētām, ka uz turieni nokāvējs var bēgt, kas kādu cilvēku netīši nokāvis. Un šīs pilsētas, lai jums ir par glābšanu no atriebēja, ka nokāvējam nav jāmirst, tiekams viņš nav stāvējis draudzes priekšā un ticis tiesāts. Un pilsētas, ko jūs dosit, lai jums ir 6 glābšanas pilsētas. 3 no šīm pilsētām nolieciet viņpus Jordānas, un 3 no pilsētām nolieciet Kanāna zemē, glābšanas pilsētas, lai tās ir. Šīs pilsētas, lai Izraēla bērniem ir par glābšanu, arī svešiniekam un piedzīvotājam jūsu starpā, ka uz turieni var bēgt tik viens, kas kādu cilvēku netīši nokāvis. Bet ja viņš to ar dzelzs ieroci sitis, ka mirst, tas ir slepkava, šim slepkavam būs tapt nokautam. Vai ja viņš to sit ar akmeni rokā, ar ko var nokaut tā, ka mirst, tas ir slepkava, tam būs tapt nokautam. Vai ja viņš to sit ar koka gabalu, ar ko var nokaut tā, ka mirst, tas ir slepkava, tam būs tapt nokautam. Asiņu atriebējs, lai nonāvē slepkavu, kad tas viņu sastop, lai viņu nokauj. Un ja viņš nīzdams to grūdis, vai tīši uz to, ko sviedis, ka tas mirst, vai ja viņš nīzdams to sitis ar savu roku, ka tas mirst, tam būs tapt nokautam, jo viņš ir slepkava. Asiņu atriebējs, lai to nokauj, kad viņu sastop. Bet ja viņš netīši, bez ienaida, grūdis, vai nejauši kādu rīku uz to sviedis, vai akmenim, caur ko tas var mirt, netīšām tam licis uzkrist, tā ka tas mirst, un nav bijis viņa ienaidnieks, nedz meklējis viņa nelaimi, tad lai draudze tiesās starp nokāvēju un asiņu atriebēju pēc šiem likumiem. Un draudzē nokāvēji būs izglābti no asiņu atriebēja rokas, un draudzē būs to novest viņa glābšanas pilsētā, kurp viņš bija bēdzis, un tur tam būs palikt, kamēr augstais priesteris miris, kas ir svaidīts ar svēto eļļu. Bet ja nokāvējs iziedams izies no savas glābšanas pilsētas robežām, kurp bija nobēdzis, un asiņu atriebējs ārpus viņa glābšanās pilsētas robežām to atradīs un nokaus, tad tas nav noziedzīgs pie viņa asinīm, jo tam bija jāpaliek savā glābšanas pilsētā, kamēr augstais priesteris nomirs. Bet pēc augstā priesteļa nāves nokāvējs, lai atgriežas atpakaļ uz savu zemes daļu. Un tas, lai jums ir par tiesas likumu jūsu paaudzēs visās jūsu māju vietās. Ja kas kādu cilvēku nosit, tad uz liecinieku vārdu slepkavam būs tapt nokautam, bet vienam lieciniekam vien nebūs liecību dot pret kādu cilvēku, ka tam būtu jāmirst. Tev arī nebūs ņemt atpirkšanas maksu par slepkavu, kas nāvi pelnījis, jo tam būs tapt nokautam. Jums arī nebūs ņemt atpirkšanas maksu par to, kas savā glābšanās pilsētā ir nobēdzis, ka tas atkal nāktu dzīvot savā zemes daļā, pirms augstais priesteris miris. Un jums nebūs sagānīt zemi, kur jūs esat, jo asinis sagāna zemi, un zemi nevar salīdzināt asiņu dēļ, kas tur izlietas, kā vien caur tā asinīm, kas tās izlējis. Tad nu nesagāniet zemi, kur jūs dzīvojat, un kur mans mājoklis, jo es esmu Jahve, tas kungs, kas dzīvo Izraēla bērnu vidū. Un tēvu namu virsnieki no Gileāda bērnu cilts, tas bija Mahira dēls, šis Manases dēls, no Jāzepa dēlu ciltīm, tie piegāja un runāja Mozes un Lielkungu un Izraēla bērnu tēvu namu virsnieku priekšā un sacīja: Tas kungs Jahve ir pavēlējis manam kungam caur meslošanu izdot zemi Izraēla bērniem par īpašumu, un manam kungam caur to kungu Jahvi ir pavēlēts mūsu brāļa Celofehada īpašumu dot viņa meitām. Kad nu tās kļūtu vienam no Izraēla bērnu ciltīm par sievām, tad viņu īpašums taptu atrauts no mūsu tēvu īpašuma un pielikts tās cilts īpašumam, kurp tās noietu, un mūsu īpašuma daļa būtu mazināta. Un ja Izraēla bērniem nāk gaviļu gads, tad viņu īpašums taptu pielikts tās cilts īpašumam, kurp tās noietu, un no mūsu tēvu cilts īpašuma viņu īpašums ietu nost. Tad Mūzes pavēlēja Izraēla bērniem pēc tā kunga Jahves vārda un sacīja: Jāzepa bērnu cilts runā pareizi,
Šis ir vārds, ko tas kungs Jahve pavēlējis Celofehada meitām un sacījis, lai tās iet pie vīra, kā viņām patīk, bet lai kļūst par sievām sava tēva cilts radiem, ka Izraēla bērnu īpašums no cilts uz cilti netop pārcelts, jo Izraēla bērniem būs turēties ikvienam pie savu tēvu cilts īpašuma. Un ikviena meita, kam ir zemes daļa kādā Izraēla bērnu ciltī, lai iet pie vīra pie kāda no sava tēva cilts radiem, ka Izraēla bērni patur savu tēvu mantas daļu. Un īpašums netop pārcelts no vienas cilts uz otru, jo Izraēla bērnu ciltis, lai turas ikviena pie sava īpašuma. Kā tas kungs Jahve Mozum bija pavēlējis, tā Celofehada meitas darīja, jo Mahla, Tirca un Jogla un Milka un Noa Celofehada meitas kļuva par sievām sava tēva brāļa dēliem. Jāzepa dēla Manases bērnu radiem tās kļuva par sievām. Tā viņu īpašums palika pie viņu tēva radu cilts. Šie ir likumi un tiesas, ko tas kungs Jahve caur Mozu Izraēla bērniem ir pavēlējis Moāba klajumos pie Jordānas pret Jēriku. Ījaba grāmata, 3. nodaļa. Pēc tam Ījabs atvēra savu muti un nolādēja savu dienu. Un Ījabs iesāka un sacīja, lai pazūd diena, kurā esmu dzimis, un nakts, kurā sacīts puisītis ieņemts. Šī diena, lai top tumša, lai Dievs no augšienes pēc tās nevaicā, un spožums par to, lai nespīd. Tumsa un nāves ēna, lai to aizņem. Padebeši, lai to apklāj, un kas vien dienu aptumšo, lai to biedē. Šo nakti, lai tumsa apņem, ka tā starp gada dienām nepriecājas, lai tā nenāk mēnešu skaitā. Redzi, šī nakts, lai paliek neauglīga, ka tanī nenotiek gavilēšana. Lai dienu lādētāji to nolādi, tie, kas māk Leviatānu uzrīdīt. Lai tās rīta zvaigznes top aptumšotas, lai tā gaida uz gaismu, bet nekā, un lai tā neredz rītausmas spīdumu. Tāpēc, ka tā manām miesām durvis nav aizslēgusi, un bēdas nav noslēpusi no manām acīm. Kāpēc es neesmu nomiris mātes miesās un bojā gājis, kad no miesām iznācu? Kāpēc esmu likts klēpī, un kāpēc pie krūtīm, ka man bija zīst? Jo tad es gulētu un būtu klusu, tad es gulētu, un man būtu dusa, līdz ar ķēniņiem un runas kungiem virs zemes, kas sev kapu vietas uztaisījuši, vai ar lieliem kungiem, kam zelts bijis, kas savus namus ar sudrabu pildījuši. Kā norakts nelaikā dzimis bērns, es nebūtu nekas, tā kā bērniņi, kas nav redzējuši gaismas. Tur ļaunie stājas no trakošanas, un tur duskam spēks noguris. Tur cietumnieki visi kopā ir mierā, tie nedzird apspiedēja balsi. Tur ir mazs un liels, un kalps ir vaļā no sava kunga. Kāpēc Dievs dod bēdīgam gaismu un dzīvību tiem, kam noskumusi sirds, kas pēc nāves ilgojas, bet tā nenāk, un rok pēc tās vairāk nekā pēc mantām, kas priecātos un gavilētu, kas līksmotos, kad kapu atrastu? Vīram, kam ceļš ir apslēpts, un ko Dievs visapkārt apspiedis, jo maizes vietā man ir nopūtas, un mana kaukšana izplūst kā ūdens, jo briesmas, ko bijos, man uzgājušas, un no kā man bija bail, tas man uznācis. Man nav miera, man nav dusas, es nedabūju atpūsties, un bēdas nāk uz bēdām.